Labdien! Šī video vieta un turpmāko laiku es būšu Žana. Šodien pagatavošu garšīgu desertu – šokolādes želēju. Šo recepti atbalsta ķēdes. Tā man vajadzēs kakao pulveris, piens, želatīns un cukurs. Es sākšu ar to, ka katliņā iebēršu cukuru, kakao pulveri. To visu samaisu. Kopā ar pienu siltu. Ar karstu var arī sajaukt. Un tad katliņu uzliek uz uguns. Un pievieno uzbriedinātajā želatīnu. Un izmaisa. Uzkarsē, bet nevār, tik uzkarsē. Un tad izkarš caur smalku sietiņu. Jo sanāk tā, ka citreiz paliek želatīna gabaliņi. Drošības pēc, tāpēc jāizkāž. Tagad šo šķidrumu atdzesē. Un saputo. Līdz masa tāda paliek, balta. Tagad šo šķidrumu salēju formiņās. Es ņēmu vienu formiņu, var arī mazās formiņās. Un, protams, jāliek leduskapī uz kādām 2–3 stundām sarecināt. Pagāja dažas stundas. Želēja gatava. Un, lai viegli izņemt no formiņas, uz dažām sekundēm iemērc formiņu karstā ūdenī. Un tad apgriež otrādi ar dēlīšu palīdzību vai ar lielu šķīvi un uzmanīgi noņem formiņu. Man atliek pateikt labu apetīti, uz tikšanos, lai labi garšo. Šo recepti atbalsta interneta veikals ķēdes LV. Paldies par uzmanību!